Vai jūs zināt, kas ir vislielākie meļi pēc būtības? Upuri. Jūs jautāsiet, kādi upuri? Tādi, kuri izdeg darbā, kuri grib būt labiņi priekš citiem. Viņi parasti mūk no divvientulības un klusuma brīžiem. Viņi aizbildinās ar alkoholu, nogurumu, čomiem un dažādiem citiem pasākumiem. Šie cilvēki parasti pielāgojās citu vēlmēm, jo citu vēlmes viņiem ir svarīgākas. Bet pie savām vēlmēm viņi vēl joprojām nav tikuši. Nemaz neskatoties uz to, ka viņiem jau ir kādi 40 vai 60 gadi. Viņiem ir sajūta, ka gribās pagulēt ilgāk, jo šī dzīve ir nepatīkama. Un parasti šie cilvēki vakaros vēl joprojām risina tās problēmas, kas dienas laikā nav atrisinātas. Viņi drīzāk pakluso paņems kādu kredītu, lai nav jāsaskarās ar otra cilvēka apbēdināšanu. Viņi cenšas izpatikt visiem pēc kārtas, bet tai pašā laikā viņiem nepietiek enerģijas, lai būtu kopā ar līdzcilvēkiem. Viss mīļā miera labad. Jāglauda pa spalvai, kad tik nebūtu jāuzņemas atbildība un jāsaskarās ar kaut kādām izmaiņām dzīvē. Cik gadus tu vēl plāno upurēt savu dzīvi, savu laiku un savu ķermeni? Cik ilgi turpināsi būt kā aizlauķis? Tagad ir pienācis laiks, kad ir jāpieņem lēmums. Pirmais variants. Turpināt dzīvot šādu pašu dzīvi, kā tu dzīvo līdz šim, bet tas novedīs vēl lielākā sabrukumā. Šī kā aizlauķa loma tev nekad neļaus sasniegt savus mērķus. Vai arī otrs variants – atbrīvoties no traucējošām sajūtām, notraucējošām domām un sākt beidzot dzīvot laimīgu, piepildītu savu dzīvi, kur tu pats esi atbildīgs par savu dzīvi, par saviem lēmumiem, par savu rīcību. Bet ja tomēr nē, tad turpiniet melot sev, turpiniet melot citiem un turpiniet čīkstēt par to, cik grūti ir šī dzīve, ka nekam nepietiek laika, ka ir liels nogurums, neizdodas sasniegt savus mērķus, sūdzēties par to, cik ļauna ir valdība, kādus sliktus lēmumus pieņem viņi vai apkārtējie cilvēki.